Ja tev ir radusies kāda problēma, sāc uzdot sev jautājumus. Kāpēc šī problēma pastāv eksistē? Ko tu esi darījusi lietas labā, lai atrisinātu šo problēmu? Cik ilgi tu meklē risinājumu šai problēmai? Kas ir tavs lielākais šķērslis ceļā uz problēmas atrisināšanu? Vai šobrīd tev ir kādi risinājumi, kā atrisināt savu problēmu? Kas tavā dzīvē mainīsies, kad problēma tiks atrisināta? Protams, jāatbild uz šiem jautājumiem pašai sev godīgi, maksimāli godīgi, cik vien iespējams godīgāk vairs nevar būt. Jo es vairāk kārt minu, ka tu vari mainīt pilsētas, tu vari mainīt valstis, tu vari mainīt partnerus, tu pilnībā vari aizbraukt kaut vai uz citu pasaules malu, bet tu nekad neaizbēgsi pati no sevis. Absolūti nekad. Tāpēc ir svarīgi, ja tev ir radusies kāda problēma, piemēram, runājam šobrīd konkrēti par attiecībām, tad obligāti šo lietu jāsāk risināt jau pašā startā, pirms vēl šī problēma ir kļūsi liela un milzīga. Un daudzām reizēm es redzu to, ka sarunās ar klientiem, ka viņi vieni paši nespēj vienatnē atrisināt savu problēmu. Tāpēc es tevi aicinu uz kursu Laimīgas attiecības pateicoties domu spēka praktikām. Darbs būs 1 uz 1. Tu obligāti skatīsies video ierakstus, pildīsi uzdevumus un es došu atgriezenisko saiti. Jo nevienmēr visi var vieni paši atrisināt šo problēmu. Tāpēc es tev šajā jautājumā palīdzēšu. Visu informāciju par kursu Laimīgas attiecības skaties manā mājaslapā, kura norādīta profila aprakstā. Zem šī video vai nu zem profila būs links. Tāpēc tiekamies kursā. Kurs ir patiešām dziļš, pamatīgs, intensīvs, jo pieeja kursam ir 12 mēneši. Un tiekamies jau šobrīd, jau tagad, pirmajā nodarbībā. Neatliec neko uz vēlāku laiku, ja tu to vari izdarīt šodien pat.